Turpinot šogad sākto 7 civilās aizsardzības semināru ciklu galvaspilsētas apkaimēs, Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra Imantas punkta telpās Slokas ielā 161 Rīgas pašvaldība aicināja Imantas un tai blakus esošo apkaimi iedzīvotājus pieteikties un papildināt savas zināšanas civilās aizsardzības jautājumos. Laipni lūgti Rīgas apkaimi iedzīvotāju centra Imantas punkta mājvietā, Slokas ielā 161. Un esat laipni aicināti šajā civilās aizsardzības seminārā, kas ir veltīts specifiski Imantas punkta apkaimēm. Šis ir jau 6. šāda veida seminārs, un pēdējais 7. seminārs notiks Latgales apkaimes punktā šī gada novembrī. Semināra sākumā klātesošie tika iepazīstināti ar pretošanās rokas grāmatu un tajā sniegtajiem ieteikumiem iedzīvotājiem. Semināra turpinājumā Rīgas domes civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes eksperti analizēja aktuālo situāciju Imantas apkaimē un tai blakus esošajās teritorijās, kur atrodas paaugstinātas bīstamības objekti, evakuācijas ceļi, patvērtnes, pulcēšanās punkti un kādi ir iespējamie riski. Tāpat iedzīvotāji varēja uzzināt par pagrabu pielāgošanu patvērtnes vajadzībām, rīcību X stundā, 72 stundu somu, apziņošanas un sakaru iespējām, par rīcību ar finansēm un finanšu pakalpojumu pieejamību krīzes apstākļos, kā arī par psiholoģisko pašpalīdzību ārkārtas situācijās. Tagad aicināsim Edgaru Strodu no Civilās aizsardzības un operatīvās informācijas pārvaldes pastāstīt par atbalsta punktiem un evakuāciju apkaimēs. Es zināmā mērā turpināšu manu kolēģi Mārtiņa Sirmā iesākto prezentāciju un viņu arī attīstīšu, pieskarsimies ar nedaudz, sāksim ar resursiem, atbildot gan uz jūsu zināmā mērā jautājumu, vai 72 stundu soma vai ārkārtas soma ir aizstājama ar kaut ko. Es teikšu jā. Pirmkārtām tā ir mūsu domāšana, kā mēs viņu uztveram. Trešais, tas ir rīks mūsu mērķa sasniegšanā. Tālāk es jums pastāstīšu nedaudz par atbalsta punktiem un par evakuāciju. Kas ir evakuācija, kā viņa savā būtībā izpaužās un kur tad visā pasākumā ir pašvaldības loma. Jā, šeit jūs redzat, teiksim, tādu definētos pamatvajadzības. Šeit, protams, viņas nav visas, bet tās ir tās, kas var nodrošināt jūsu funkcionalitāti, jūsu dzīvotspēju, ūdens un pārtika, zāles, higienas prece, ekipējums, materiāli, piemēram, celtniecības materiāli. Nedaudz tālāk es arī minēšu pāris piemērus, skaidrojot šo te mantu būtību un skaidrojot, ko mēs zem tā katra saprotam. Šie resursi iedalās tādās divās lielās atbildības grupās. Pirmā grupa, kas gūstās uz katru individu, uz ģimeni, kas ir mūsu, kā saka, pilsoņu atbildība. Otrai nākošais līmenis jau, protams, ir pašvaldības līmenis, kas skatās nedaudz plašāk, kas rūpējās jau par tiem, kuri nav spējīgi, teiksim tā, par sevi parūpēties. Un, protams, galva līmenis ir valsts materiālās rezerves, ja valsts atbildība, kādā veidā tad viņa plāno uzturēt valsts funkcionalitāti un sabiedrības noturību. Jau 2 gadus mēs kā pašvaldība lēnā garā iespēju robežās un pieejamā finansējuma ietvaros esam uzsākuši mūsu valstspilsētas materiālu rezervju izveidi. Šīs te rezerves nav jāsaprot, ka tās jūs noteikti gādājiet militāram apdraudējumam. Nebūtu nē. Notiek sliktākais iespējamais scenārijs, liela vētra, kaut kāda dabas kataklizma, sabrūk blakus esošā māja. Ir nepieciešams miera laikā izmitināt ļoti lielu cilvēku skaitu. Tad šīs rezerves arī tiek fokusētas uz šo te kritisko situāciju, kura tad ir nepieciešams, kur pašvaldībai nepieciešams iesaistīties, lai sniegtu atbalstu un izmitinātu šos te cilvēkus, kas ir palikuši bez mājām.
mantu klāsts, protams, Rīgas kontekstā nav pietiekams, bet, teiksim tā, pirms 3 gadiem nebija nekā. Es domāju, ka pēc 3 gadiem gribētu teikt, ka mums jau būs stipri vairāk. Un, ja, teiksim tā, mūsu ieceres tiks realizētas, tad mani vārdi visdrīzākais arī apstiprināsies. Kur šī visā sadaļā runājot par resursiem ir jūsu loma? Respektīvi, runājot par to pašu pārtiku, ir ļoti labi, ja katrs indivīds, katrs iedzīvotājs, katra ģimene savām vajadzībām atliek to pašu pārtiku, kas var noderēt situācijā, ja kas. Un kādas tās situācijas varētu būt? Pagājušajā gadā, es domāju, visi atcerās lielās negaisas Rīgā, kur atsevišķās apkaimēs pazuda elektrība. Atceraties? Kas notiek, ja pazūd elektrība? Jau kolēģi minēja. Nestrādā tas. Super. Vētra beigusies, es laimīgs izēju no mājas ārā, cilpoju uz tuvāko veikalu ar bankas kartu rokā, bet elektrības nav. Un tagad uzdodiet paši sev jautājumu. Vai ja bankas karti, ja elektrības nav, kas aparāti nestrādā, vai jums būs iespēja tikt pie pārtikas, ja jums nav krājuma? Visdrīzākais, ka nē. Ja jums ir problēmas ar veselību, un jums nav šie te pamat medikamenti, kas ir vajadzīgi primāri jums pašiem, un jūs atkal ar savu bankas karti veiksmīgi dodaties uz veikalu pēc vētras, un kas aparāti nestrādā? Kāds ir turpinājums? Jūs tikpat veiksmīgi dodaties mājās. Un tagad vēl viens tāds piemērs jau no šā brīža tāda sāpīgā temata kiberuzbrukumiem. Jūsu bankas kontam ir noticis uzbrukums. Kas notiek automātiski? Jūsu bankas konts tiek bloķēts. Kase strādā, elektrība ir, bankas karte ir, skaidrās naudas nav, jūs veiksmīgi aiziet uz veikalu, un tikpat veiksmīgi jūs dodaties mājās. Tāpēc šie te pārtikas resursi, respektīvi viegli pagatavojamās mantas ar ilgstošu glabāšanu, tomēr nāk pa labu jums pašiem gadījumā, ja. Pieļauju, ka daļa no jums arī dzirdējuši frāzi no politiķiem, sestdienās, svētdienās vajadzētu ļaut atpūsties visiem. Tā, lai veikali nestrādā. Ja jums nav rezerves krājumi izveidoti, ja piekdienas vakarā jums nav nekā, tad jautājums, vai jums sestdien kaut kas būs? Visdrīzākais, ka nē. Vai ne? Ar medikamentiem bija tieši tas pats variants. Parasti jau ir tā, ka mēs paļaujamies, ka gan jau nopirkšu, gan jau NNPD atbrauks, palīdzēs. Ja apdraudējums ir Rīgas mērogā, tad NNPD visdrīzākais līdz jums ir neatbrauks. Un ja jums nav šo te medicīnas pamatlietu, kas jums ir nepieciešams uzturēt sevi, tad tas var beigties diezgan skarbi. Iepriekš bija arī par rūpniecības precēm piemērs. Mēs visi varam paskatīties uz šiem burvīgajiem logiem. Atkal tā pati vētra, vai kur ir blakus koki. Koks sasit stiklu, ārā plosās negaiss, krusa, lietavas, loga nav, vai viņš ir, teiksim, tā bojāts, pat līst iekšā. Ja jums mājās neglabājās kaut vai tā pati līmlenta, kaut vai turisma paklājiņš, ko jūs varat upurēt šim te mērķim, vai arī, teiksim, melnie maisi, aizlīmējot šo te caurumu ciet, tad visdrīzākais, teiksim tā, jums nāksies samierināties, ka jūsu īpašums varētu, teiksim, tikt bojāts un, sekas varētu nebūt tās labākās. Tāpēc šīs te rezerves uztveriet kā jūsu komforta zonas stiprināšana. Jo stiprāks būs mūsu šī te komforta zona, jo ārējie teiksim, šie te apdraudējumi ietekme nebūs tik sāpīga. Ja man šī te komforta zona vai šī te drošības pilvens nav vispār nekāds, tad tādā gadījumā, ja kāds lielāks vai mazāks satricinājums var, teiksim tā, mani sagraut, un ja no maniem ir atkarīgs mana ģimene, tad visdrīzākais arī visu ģimeni. Respektīvi, teiksim tā, es neviļas, apdraudu pats sevi un savus tuviniekus. Runājot par evakuācijas punktiem, Mārtiņš jau minēja, Geo Rīgā ir publicēti
visi šie te pieejamie punkti. Ieejot GeoRīgā, jums ir iespēja šo te karti tuvināt, attiecīgi atrast jums tuvāko evakuācijas punktu. Tas, protams, ka nenozīmē to, ka tiešām jums šī te evakuācija notiks kā reiz no šīs te ēkas. Ņemam piemēru šo pašu ēku. Nē, visdrīzākais autobus, kas ieradīsies, lai jūs vai, teiksim, tuvākās apkārtnes iedzīvotājs evakuētu, piestās ne jau šeit iekšpagalmā. Viņš neizbrauks ārā. Bet tā būs tuvākā pieturvieta, un caur šo pašu 112 aplikāciju jūs arī saņemsiet informāciju, uz kurien doties. Daudzi ir redzējuši ļoti līdzīgu apzīmējumu, kā evakuācijas punkts. Šis nav gluži tas, ko mēs esam ielikuši iekšā mūsu GeoRīgas mājaslapā, bet viņa būtība ir ļoti identiska. Attiecīgi valsts un pašvaldības un, teiksim, liela tirsniecības uzņēmumi informē apmeklētājus, savus darbiniekus gadījumā, ja kaut kas notiek, uz kurien ir jādodās. Un, ja būs nepieciešams arī tāpat evakuācija, tad šī te vieta arī var kalpot kā attiecīgā centra, attiecīgo darbinieku evakuācija vai nogādāšana jau uz citu, teiksim, drošāku vietu. Evakuācija pat par sevīm nav nekas dīvains. Viņa ar zināmu izpausmi sākās jau pat miera laikā. Cilvēku migrācija ir tāpat savu veidu evakuācija. Kad cilvēks no viena punkta, kur varbūt viņš vairs nejūtās pietiekami droši vai ērti, pārceļas dzīvē uz citu vietu. Iemesli var būt dažādi. Tāpat laikā tas ir tas mirklis, ko īsti mēs ietekmēt nevaram. Mums ir jāsamierinās, ka mūsu kolēģi, draugi, radi, teiksim, kaut kādā situācijā izlem pārcelties no dzīves šejienē uz kaut kurieni. Runājot jau par eskalācijas posmu, arī tur jau šī evakuācija var būt daudz intensīvāka. Šai posmā tie cilvēki, kas varbūt seko līdz agresoru valsts retorikai vai, teiksim, tā sniegtai informācijai, visdrīzākais jau sāks krāmēt čemodānus tā, lai nokļūtu relatīvi drošā vietā. Tas jums var kalpot vai attiecīgiem dienestiem jau kā signāls, kaut kas būs. Kas attiecās jau uz ja ir sākusies kardarbība, šeit evakuācija ir iespējama tikai, teikšu tā, sākotnējā fāzē, kamēr nav tieši apdraudējums. Ja frontes līnija ir pietuvojusies bīstami tuvu, tad evakuācija var notikt tikai tad, ja to ir iespējas nodrošināt droši. Tas nozīmē to, ka, teiksim tā, ja jūs izvēlaties, es palieku savā vietā, savā dzīvoklī, savā mājā līdz pat pēdējam, tad vienā brīdī var būt situācija, kad, diemžēl, ne pašvaldība, ne valsts nebūs spējīgi pie jums ierasties. Jo, lai evakuētu vienu cilvēku, tas nozīmē to jāsūta bruņot mašīna, un iznīcinot vienu bruņot mašīnu, principā evakuācijas spējas arī varētu tikt arī, teiksim, tā ļoti kapitāli iedragātas. Runājot par scenārijiem, to es tomēr gribētu teikt, ka vismaz ticamākais ir tas, kad visi mēs būsim uz vietas, neviens neplānos evakuāciju vai nokļūšanu drošākā vietā šai te eskalācijas posmā, ka mēs gaidīsim līdz pēdējiem. Ticamība ir diezgan minimāla, jo cilvēkam tomēr ir savu pašsaglabāšanās, ir vide, kurā viņš uzturās, ir informācijas kanāli, kurā viņš, teiksim tā, gūs savus, teiksim tā, nepieciešamās zināšanas. Tas nozīmē to, ka visdrīzākais cilvēku kustība jau sāksies stipri ātrāk. Ticamākais, daļa iedzīvotāji evakuēsies jau eskalācijas laikā, daļa iedzīvotāji evakuēsies izmantojot savu transportu. Ir dzirdēts tāds jautājums, vai pašvaldība spēja evakuēt visus Rīgas iedzīvotājus. Uz ko es vienmēr atbildu, vai tiešām jūs domājat, ka ir jāevakuē visus, vai nebūs tādi, kuriem, teiksim tā, būs jāiesaistās tai pašā civilajā aizsardzības funkciju nodrošināšanā, jo, ja mēs visi aizmuksim, tad
kas nodrošinās dzīvi, teiksim tā, vai kas aizsargās valsti pret agresoru. Maza daļa izmantos starptautiskos autobusu pārvadātājus, jo ar savu mašīnu vienmēr ir ētāk. 72 stundu soma var glabāties arī mašīnā, un somas formāts var būt arī mašīna. Piemēram, man mašīnā ir gan ogles, gan guļamais, gan telts. Zināmā mērā tas ir daļa no 72 stundu somas ekipējuma. Un, protams, būs iedzīvotāji, kas gaidīs, kad atnāks man palīgā, kad kāds man glābs. Evakuējoties, jo man kolēģi arī iepriekš arī minēja, tomēr ir ļoti labi neaizmirst arī savus tuviniekus. Jo tikai jūs labāk pārzinat savu māju, jūs labāk pārzinat arī attiecīgi, kas jums dzīvo kaimiņos, ja tur tiešām ir, teiksim, cilvēki ar kaut kādiem kustības traucējumiem, vismaz nogādājiet līdz tuvākai pašvaldības evakuācijas punktam. Tālāk jau mēs par viņu parūpēsimies. Tas būs daudz cilvēcīgāk un tas būs daudz sabiedriskāk nekā atstāt viņu dzīvoklī, lai būtu kā būs. Mēs esam, kā arī pašvaldība, definējuši arī prioritātes. Tas nenozīmē to, ka mēs evakuēsim uzreiz visus pēc kārtas. Mēs sākam, protams, ar tiem, kuri paši nevar pārvietoties. Attiecīgi šie te cilvēki vai tie, kuri palikuši vieni paši, teiksim, viņi būs šeit pirmajā kārtā. Labums ir tas, ka mūsu resursi ir Rīgas satiksme, un man ir sanākusi arī diskusija ar citām pašvaldībām. Tad viņi saka, jā, jums vismaz ir kaut kas ar kaut ko var aizvest. Atgriezīsimies pie tā paša evakuācijas plāna. Jā, mums ir ar ko, bet ja moks prom arī šoferi, tad te varētu būt arī nelielas problēmas. Tāpēc mēs tomēr no pašvaldības viedokļa puses vēlamies arī zināmā mērā ieaudzināt vai ieskaidrot šo te sabiedrības atbildību, kad situācijā X mums ir jābūt atbildīgiem arī par visu sabiedrību, nevis tikai par maniem pašu. Bīstamākais maršruts, vistrakākais, ja teiksim tā, katrs indivīds izdomā izmantot maģistrālos ceļus, maksimāli pulcēties vienā vietā, respektīvi kaut kādos satiksmes mezglos, liels cilvēku skaits, Ukraiņi ļoti labi pierāda, ar ko tas viss beidzās. Diemžēl tad ir raķešu trieciens, un tad tie cilvēki, kas ir saskrējuši pudeles katlā, kas ir saskrējuši vietā ar lielu cilvēku koncentrāciju, diemžēl viņi aiziet bojā. Tāpēc arī Mārtiņš arī minēja, teiksim, pārzināt savu apkaimi. Ir ļoti labi, ja jūs pārzināt savu apkaimi, attiecīgi es izmantošu, ja ir ceļš A, izskatās, viņš ir pilns, es izmantoju ceļu B, viņš ir pilns, es zinu, ka ir ceļš C, tas nozīmē to, ka jums pašiem ir iespēja parūpēties, evakuēties par savu drošību, izmantot tos ceļus vai tos virzienus ar vismazāko pretestību, respektīvi es ātrāk nokļūstu tajā mērķī, tajā galapunktā, kur es gribu, kā arī ar vismazāko cilvēku koncentrāciju, respektīvi šim te agresoram jūs nebūsiet interesanti. Paldies par uzmanību. Ja būs kaut kādi jautājumi, protams, beigās, es palieku līdz beigām, arī atbildēšu. Paldies par uzmanību. Kur nebūtu vēlams uzturēties HES, plus vēl tas pats Rīgas apveceļš, ļoti šaurs ceļš, abos virzienos pietiekam arī tagad pie nelieliem autovārijām, ja saskrējošās divas mašīnas uz Rīgas apveceļa, autovadītāji zina, ko tas beidzās parasti? Ar ļoti lieliem korķiem, un tas nozīmē to, ka jūs ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Un Kadaga. Militāra bāze, liela formāta, ar vairākiem tūkstošiem militāru personu, kas visdrīzākais būs viens no pirmajiem mērķiem.
tagad par finanšu pakalpojumu pieejamību krīzes situācijās lūksim pastāstīt Igoru Fleitmani, Latvijas Bankas darbības risku vadības pārvaldes vadītāju. Paldies par iespēju piedalīties šajā pasākumā. Rīgas doma, uzreiz gribu pateikt, ka Rīgas domas iedzīvotāji ir tāda privileģēta stāvoklī, jo, diemžēl, līdz citam pašvaldībām vismaz mēs neesam tikuši. Un tad mans stāsts būs par kritiskiem finanšu pakalpojumiem, jo, protams, visas lietas, par ko mēs runājam, vai kolēģi runājam, ir svarīgi, bet naudu neviens vēl nav atcelis, un tad nauda droši vien arī krīzes situācija būs vajadzīga. Pie šīs slaida es varbūt nedaudz pamēģināšu sniegt savu viedokli par to, ko kolēģis iepriekš bija runājis par to, ko tad var sagaidīt vai nevar sagaidīt, varbūt tālāk arī sava prezentācija jums atnākot uz veikalu. Pēc būtības mēs no bankas viedokļa mēs runājam par krīzes situāciju. Jūs redzat, tā ir tāda definīcija ļoti plaša, bet valsti mums attiecīgi regulējums, ārkārtējas situācija, izņēmums stāvoklis, tie ir tiesiski režīmi, bet pēc būtības viņa runā viena gadījumā par civilu krīzi, tas droši vien būtu tā pieminēta vētra, blackout, kas bija Spānija, savukārt izņēmuma stāvoklis, tas jau ir tas, kur būs noderīga evakuācijas ceļi un viss tas, par ko bija iepriekš runāts. Varbūt mēs arī veicot savu risku izvērtējumu kopā ar kolēģiem no bankām, vērtēt scenārijas mūsu gadījumā pie izņēmuma stāvokļa. Visticamāks, tas nenotiks uzreiz. To, ko mēs redzējām pat Ukraina, tur laikam ir vairāk mēneši, ka bija runāts par to, kas notiks. Es domāju, šajā situācijā cilvēki jau sen būtu nodrošinājušies ar to, ar ko var nodrošināties. Bankas būs tukšas, cik viņas var būt tukšas, un ar to šajā gadījumā var būt, protams, tā iespēja, ka banku darbība var tikt traucēta, būt lielāka, jo neviens jau nevar pateikt, mēs strādājam ar pieņemumiem, kur būs bankas darbinieki, kaut gan viņi arī iekļauti kritisko personāla sarakstā. Savukārt pie ārkārtējas situācijas, kad mēs runājam par blackout vai vēju, tīpaši ir traucēta elektroapgāde, tie tiešām var iestāties tās gadījums, ka tas ir kaut kur piekdienas naktī, un tad no rīta jums jāiet uz veikalu, un tur tiešām ir tās lietas, par ko kolēģis bija runājis, ka varbūt nav pieejama elektrība. Varbūt runājot par to, kā tad vispār darbojas finanšu sistēma, kas par ko ir atbildīgs. Es kā Latvijas bankas pārstāvis, Latvijas banka nodrošina lielu starpbanka maksājumus, izsniedz bankam vai inkasācijām izņemumu skaidru naudu, kas tālāk nogādā uz bankomātiem. Un arī mēs esam, ka banka nosaka, kuri tādi ir tie kritiskie finanšu pakalpojumu sniedzēji un kas te viņam būtu jādara krīzes situācijā. Savukārt šie kritiskie finanšu pakalpojumu sniedzēji sagatavo attiecīgus DNP plānus, procedūru darbības nepārtrīgus plānus atvainojas un nodrošina šo pakalpojumu pieejamību. Pēc būtības šeit jūs varat redzēt to lielāko četrnieku, lielisko, kas pēc būtības ir laikam 96%, es no galvas tagad neceros, Latvijas iedzīvotājiem ir konti šajās bankos, pēc būtības tās ir tās bankas, uz kuram attiecas prasības. Kādas tad ir tās prasības, kas uzlikt bankam? Es uzreiz gribu pateikt, ka šajā ziņā neaizstāvot bankas, bet, cik man ir pieredze darbojoties šajā jomā vairāk nekā 20 gadus un varbūt salīdzināt ar citām nozerēm, bankas vēsturiski, ņemot vērā, ka viņi pakļaut bankas stingrākam regulējumam arī kiberdrošības joma no Eiropas Savienības puses, manuprāt, no visām nozerēm ir viena no tā, kas vislabāk sagatavota dažādām krīzes situācijām. Un pēc būtības tad, respektīvi, kādi tad ir tie kritiskie pakalpojumi maksājumi internetbanka, bankam ir jānodrošina, lai jūs būtu spēja samaksāt par pakalpojumiem internetbankā, skaidrs naudas izņemšana no bankomāta un maksājumi ar maksājumu karti. Pēc būtības, ko tad var sagaidīt no katra no šiem pakalpojumiem? Pieņemsim nesen tas blackouts, kas notika Spānijā. Mēs pētījām, kā tur bija. Tas parādīja to, ka bankas strādāja perfekti, jo katrai bankai ir nodrošināta nepārtraukta elektroapgāde, maksājums starp bankam gāja perfekti. Kas bija problēma, ka cilvēki paši nevarēja piekļūt pie datoriem, jo cilvēkiem nebija mājas elektrības. Skaidrs naudas izņemšana no bankomāta ir teiciens, ka cash is the king, bet šajā situācijā Spānijā tas bija kings tikai tiem cilvēkiem, kas tas bija kabatā. Jo bankomāti nestrādāja, jo bankomātiem nebija pieejama elektroapgāde. Un pēc būtības maksājumi ar maksājumu karti. Šeit ir tas varbūt jauns pakalpojums, kas Latvijā ir pieejams, un mēs turpinām viņu ievest sadarbībā ar tirgotājiem. Tas ir tas, varbūt
Tehnoloģiski tas atšķiras, bet tas ir līdzīgi tam, ka ja jūs esat lidmašīnā, jūs maksājat, jūsu karte ir offline, jūs varat kaut ko iegādāties arī tad, kad jūsu karte ir offline. Pēc būtības Latvija ir ieviest risinājums. Manuprāt, to tagad ievieš visa Baltija un Ziemeļvalstu, tik tālu, kamēr nav kaut kāda cita risinājuma, ka gadījumā atnāk kaut, ka bija minēts uz veikalu, protams, nosacījums, ka veikala jābūt elektrībai. Laba ziņa, ka, manuprāt, lielākie veikali vismaz ir nodrošināti ar tiem nepārtrauktiem elektroapgādes avotiem. Gadījumā, ja tur nebūs internets, jūs tāpat varēsiet iegādāties pirmas nepieciešamas preces uz summu līdz 200 eiro. Jā, kas tad ir? Skaidra nauda pietiek visiem? Jā, tad pietiks visiem, protams, es vienmēr piebildu konta esošu līdzekļu ietvaros. Jā, tad cik jums ir naudas, jūs vienmēr dabūsiet skaidru naudu. Šeit arī ir varbūt to, ko kolēģis minēja, kāpēc tomēr jābūt tai skaidrai naudai, nelielam daudzumam, jo, kā es jau minēju, ka varbūt bankomāta nebūs pieejama elektrība, un ja tās notiks kaut kur pa nakti, tomēr labi, ka kaut kāds maza nomināla banknotes mājas jums tomēr ir. Jā, tad attiecīgi Latvijas bankas mājaslāpā ir pieejama šāda karte, kur ir pieejami bankomāti. Pēc būtības ir pieejami bankomāti. Tagad kolēģi man mēģināja palīdzēt ieskicēt, kādi tad bankomāti ir šeit, Imants apkaimē. Un ir tāds teiciens kritiskie bankomāti, manuprāt, te ir laikam 2, ko nozīmē kritiskie bankomāti. Ja mums pašlaik valstī ir 900 līdz 1000 bankomātiem, tad kritiskie bankomāti tie ir tie, kuriem nodrošināta nepārtraukta elektroapgāde, lai izvairieties no tā gadījuma, par ko bija minēts, un arī tas, kas bija Spānija, ka tas bankomāts nebūs pieejams. Ja, ka gadījumā, tomēr iestāsies Armagedons un Rīgā visa nebūs elektrība, Latvijas Energo pārstāvji būtu teikuši, ka tas nekad nenotiks, bet jebkura gadījumā, ka šajos bankomātos jūs varētu piekļūt pie skaidras naudas. Vēl viens varbūt uzticama informācijas avotu par finanšu pakalpojumiem, tie ir tā, varbūt tur, kur varbūt var iegūt šo ticamu informāciju, jo jāatceras, kāpēc es saku, ka mājas jātur tie mazi nomināli, jo jāsaprot tā situācija, ka būs pastiprināta naudas izņemšana no bankomātiem. Tas būs patiešām tagad jau ir zelta laiks, bet būs dimanta laiks visiem dezinformātiem, manipulātoriem un krāpniekiem, kas mēģinās dažādā veidā izkrāpt to naudu, ja tā tiešām ir tagad liela sērga. Tas ir no manas puses viss. Paldies par uzmanību un beigas varēšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Šogad semināri visa gada garumā notiek 7 dažādos Rīgas apkaimju punktos. Šobrīd aizvadīti 6 semināri – Teikā, Āgenskalnā, Centrā, Bolderājā, Vecmilgrāvī un Imantā. Pēdējais 7. seminārs Rīgā notiks novembrī Latgales apkaimē.